Mēs visi zinām, ka Holivudā attiecības ir īsas. Bet ko lai zvaigznes dara, kad viņiem vajag pavadoni uz gada lielāko notikumu Oskara apbalvošanu? Vai pāri, kas kopā soļo pa sarkano paklāju, ir lemti neveiksmei? Toms Hanks un Roberts De Niro jau gadiem ilgi ņem līdzi savus partnerus Ritu Vilsoni un Greisu Haitaueri, bet katram veiksmes stāstam pretstatā ir stāsti tādi kā Timam Burtonam un Helēnai Bonhamai Kārterei, kur mīlestība pret pabiešo tikko no gultas izskata nespēja glābt viņu attiecības. Maikls Duglass un Ketrīna Zeta Džonsa izšķīrās neilgi pēc 13. gada ceremonijas. Tomēr salaba un atkal sagāja kopā. Ne tik labi gāja Tomam Krūzam un Nikolai Kidmanai, kur izšķīrās 2001. gadā. Nikola ceremonija atgriezās ar jauno vīru, Keith Urbanu, un pagaidām viss šķiet ir kārtībā. Breds Pitts uz pasākumu ir veidis gan Gwyneth Paltrow, gan Jenniferu Anistoni, pirms izvēlējās Angelīnu Jolie. Tagad spēcīgais pāris valda pār katru sarkano paklāju, uz kuru uzkāpju. Bens Afflecks un Mets Daimons uzvedas prātīgāk. 98. gadā, ņemot līdzi savus mammas, vēlāk Mets veiksmi atrada blakus sievai Luisiānai Baroso. Bet Benam neveicās ar līgavu Jennifer Lopes un vēlāk ar jau bijušo sievu Jennifer Garneru. Emma Stones draugs Andrew Garfields nepievienojās viņai Kodak teātrī 15. gadā, sakot, ka vēlas, lai uzmanība tiek veltīta viņas darbam, nevis attiecībām. Uzmanība būtu nākus par labu, jo pāris pēc mēnešiem izšķīrās. Džonijs Depps tā arī neaprecēja savu seno mīlestību Vanesu Paradīzi, bet viņu to atbalstīja, kad viņš ieguva labākā aktiera nomināciju. Attiecības gan izjuka. Vai viņš riskē un vedīs uz ceremoniju savu jauno sievu, Amberu Herdu? Protams, nevieni Oskari nevar iztikt bez Džordža Klūnija. Izskatīgā zvaigzne ir piedzīvojis vairāk sarkanā paklāja randiņas kā neviens cits, kā piemēram ar modeli Sāru Larsoni, aktrisi Elizabeti Kanāli, cīkstoni Staciju Kaibleri. Vai tas varētu būt iemesls, kāpēc Džordžs un viņa sieva Amala neieradās uz pagājušā gada ceremoniju? Ilgtermiņa mīlnieki kā Naomi Watsa un Līvs Steirbers, Čenings Teitums un Dženna Devana, vai Kris Prets un Anna Ferris ir drošībā, bet kā ir ar jaunlaulātajiem kā Jennifer Anistone, Amy Adamsa, Keira Knightley un Benedikts Cumberbatch, vai arī Kevins Harts, Dwaynes Johnsons, vai Josh Brolins, Katrīna Boyda, Ryans Reynolds, Blake Lively, Sofija Vergara. Cik ilgi pēc tam būs viņa attiecības pēc Oskara ceremonijas? Vienīgais veids, kā to noskaidrot, ir vērot 88. ikgadējo akadēmijas balvu pasniegšanu.